Godātie mediji, atļaušos šodien jūs pirmdienas dienā uzrunāt. Paldies, ka atnācāt. Mēs arī esam pilnā sastāvā, kas šodien solīt. Un cerams, ka vēl kāds medijs ir kustībā uz šobus, bet sāksim šodienas preses konferenci, kas ir veltīta šī Eiropas kvalifikācijas cikla pēdējām 2 spēlēm ar Ungārijas nacionālo izlasu un ar Horvātijas nacionālo izlasu. Lūdzu, jautājumi interesējušie no jūsu puses. Varbūt par to, par šīm 2 notikušajām spēlēm trenerim, kādā kondīcijā ir komanda, ko jūs gribētu sagaidīt no šīm spēlēm? Par to, kādā kondīcijā ir komanda, šobrīd vēl ir grūti spriest. Katrā gadījumā komanda būs labākajā sastāvā. Šādā sastāvā laikam komanda nemaz nav spēlējusi. Jūnijas tas nav tas laiks, kad mūsu izlasē nav tas optimālākais laiks spēlēm, jo ne visi mūsu izlases spēlētāji spēlē pirmajās Bundeslīgā vai otrajās līgās, līgās, kurās čempionāti noris līdz jūnijas sākumu, tāpēc daļai no spēlētājiem sezona bija beigusies jau maija sākumā, un tāpēc viņiem, uzturēt sev formā nav viegli, jo, viena lieta trenēties ar komandu, viena sev uzturēt individuāli, tās 2 dažādas lietas. Tāpēc, bet es ceru, ka visi būs tādā formā, lai mēs veiksmīgi varētu aizvadīt šīs 2 spēles. Šīs ir ļoti nozīmīgas spēles mums. Mums ir labas iespējas izcīnīt 3. vietu grupā. Tāpēc, protams, tas būs atkarīgs ne tikai no mums, arī no pārējo spēļu iznākumiem, bet tomēr mums šī iespēja ir un, mums jādara visu, lai mēs šo, 3. vietu arī izcīnītu. Tāpēc šīs ir 2 ļoti nopietnas izlases. Mēs pret šīm izlasēm spēlējām arī rudenī pirmajā kvalifikācijas kārtā. Nevarētu teikt, ka mēs šīs spēles aizvadījām, aizvadījām, varētu pat teikt, samērā veiksmīgi, bet mēs noteikti varam spēlēt vēl labāk. To es arī gaidu no šīm spēlēm. Bet es vairāk par to, ko es vēlētos sagaidīt, ir vairāk tās, varbūt tā doma jau par nākotni, nākamo ciklu būs arī pasaules čempionāta izlozes un tam līdzīgi. Tīri tāds, varbūt tāds sarežģīts jautājums, bet no spēlētājiem kaut kāds uzbrukums, aizsardzību, vai jūs tīri koncentrēties tieši tikai šīm 2 spēlēm, vai jūs arī tomēr kaut kādu ķeksīt uz nākotnes? Nē, noteikti, tāpēc mēs, strādājam kopā. Es kā treneris šo izlasi jau strādāju tagad 3 gadus. Kopā šo izlasu mēs ir dažādu laiku bijuši, dažādi spēlējuši, nevienmēr esam bijuši labākajā sastāvā, bet, es uzskatu, šajā laika periodā mēs esam vienmēr kaut vai nelielu bez soļus priekš, mūsu spēles satura ziņā un arī veikuši noteikti. Un tāpat es gaidu, ka mēs biežāk spēlējam, jo mēs vairāk spēlējam kopā, jo mēs arī katru spēli liekam kaut ko klāti. Un, mums gan nozīmīgas šīs 2 spēles, gan arī, šīs spēles arī nozīmīgas perspektīvās skatu uz nākotni. Jo es ceru, ka ar šo sastāvu mēs spēlēsim vēl noteikti vismaz pāris gadus. Cik daudz šīs 2 spēles, protams, iznākums būs tikai vēlāk, bet kā jūs vispār šo ciklu raksturot līdz šim, kas ir bijis, izlasē? Spēļu cikls. Spēļu ciklu, varētu raksturot kā samērā veiksmīgu. Mēs aizvadījām, kā jau es teicu, nesliktas 2 pirmās spēles, bet, es gaidu, ka mēs spēlēsim vēl labāk. Ja salīdzina, kā Slovākija nospēlē pret šīm 2 izlasēm rudens ciklā un kā mēs, un pēc tam mūsu spēles ar Slovākiju salīdzinot, mēs, 2 spēļu summā bijām labāk Slovākijas izlase, un skatoties Slovākijas spēļu rezultātiem Horvātiju un Ungāriju, mūsu rezultātiem mums vajadzētu spēlēt pret šīm izlasēm vēl labāk. Varbūt tas tāpēc, ka mēs spēlējam pārāk reti pret šādu līmeņu komandām, mums mazāk tā spēļu pieredze, mums varbūt lielāks respekts pret šīm izlasēm. Traumas, kaut kāds savienojumi? Šobrīd it kā man nekas nav zināms. Vai nebija doma iesaistīt šajos treniņos, ceļš, kamēr nebija vēl atbraukuši ārkārtas spēlētāji, kuriem dažiem tikai aizvakar beidzot sezonu, dažiem nedaudz ātrāk, arī tos, kas sezonas beigās Latvijas klubā
fināla izlases sastāvā, bet stimulē viņiem pašiem, viņiem pamanīt ar savu labo spēli. Tā gluži nav. Mēs katrā ciklā piesaistam 1-2 jaunus spēlētājus, gan no Latvijas, gan no kādiem ārzemju klubiem. Jaunus spēlētājus šobrīd, teiksim, šai ciklā mums ir Lazdiņš klāt, ja? Un Ērmans atkal klāt, teiksim, ir ļoti sarežģīti, teiksim, es nevaru piesaistīt šai ciklā, mēs nevaram piesaistīt 25 vai 26 cilvēkus, teiksim, un, lai viņi piedalās treniņos. Mums ir ļoti ierobežots treniņu skaits, mums jāpadara ļoti liels darbs, un, teiksim, mēs nevaram strādāt pārāk lielu cilvēku skaitu. Tas viņiem būt klāt un vienkārši būt kā vērotājiem, tas neko nedod. Es pēc savas pieredzes zinu, ka, teiksim, labāk strādāt ar mazāku cilvēku skaitu, bet tiešām ar viņiem arī tad strādāt, nevis tā, ka viņi ir it kā klāt un liekas nevienam nevajadzīgi. Mēs arī turpmāk piesaistīsim šos spēlētājus atkarībā no tā, kāda mums, teiksim, tas sastāvs būs, bet mēs nevaram ņemt vairāk, teiksim, nevaram eksperimentēt vairāk kā 1-2 cilvēkiem katrā ciklā. Es piebildīšu Valdu teiktiem par jauniem spēlētājiem. Mums bija tā izdevība, kad otrais izlases treneris Bražņikovs bija Latvijā jau faktiski vairākus mēnešus pirms sezonas beigām, un treneris arī skatījās šos jaunos spēlētājus, faktiski jau veidojās listi, kura varētu būt kā perspektīvie, pieaicināmie klāt uz nākamajiem cikliem sagatavošanās posmā, varbūt kādu brīdi ātrāk. Bet, protams, šeit ir jautājums par šo spēlētāju attieksmi pret roksbumbu, pret vēlmi, pirmkārt vēlmi spēlēt šādā līmenī, jo, diemžēl, nāks saskarties arī ar šo te jauno spēlētāju pārliecību, kad viņi jau tāpatās ir liela meistari un liela varētāji, kas katrā ziņā neveicina viņu iesaistīšanu tādā profesionālā līmenī. Nevienmēr visi grib to darīt tādā līmenī, lai spēlētu nacionālā izlasē, diemžēl. Bet katrā ziņā mēs mēģināsim motivēt, strādāt ar jauniem treneriem, kas ir pirmie audzinātāji viņiem, lai šī pārliecība, šī vēlme būt un spēlēt nacionālā izlases tērpā un virs galvas, ka plīvo Latvijas karogs, es esmu pārliecināts, ka mums izdosies. Tad varbūt sākošais jautājums vēl jau spēlētājiem, ja mēs iesākam par tēmu. Kā varbūt jūs, kā pieredzējušie spēlētāji, Markus un Ārs, skatās uz ne tikai uz jauniem, bet uz izlasi kā kopumā. Mēs tad redzējām, kā vakar spēlēja kaut kādi volejbolisti, un tur visiem daig acis, visiem sirdis ir par to lietu. Kā jūs izjūtat tā jaunā maiņa, kāda viņi ir? Ir droši vien. Jā, grūti jau tā pateikt. Bet, jūs esat redzējuši dažādas izlases modeļus. Tas, kas ir katram iekšā, to jau mēs nevaram arī pateikt, bet, teiksim, tas, kas notiek ģērbtuvēs, es domāju, tas vienkārši ir, tās emocijas sit augstu vilni, protams, mums jāsaprot, ka mēs spēlējam pret Horvātiju vai Ungāriju, kas bija beidzamie olimpiādē pusfinālā spēlē, kad tāpat, kā teikt, augstāk par to zemi jau neuzliks, bet teiksim, tāpat laukumā iet un cīnās, teiksim, neviens negrib tos punktus dāvināt. Tā kā... Bet vai var teikt, ka tie jaunie raujas uz izlases vai ne? Kā jūs to jūtat? Tie, kas ir izlasē, tie grib iet laukumā. Negrib tā, ka tikai tas, kas tur pēc tam nāk, tas, to grūti pateikt, jo, teiksim, es pats personīgi esmu ļoti reti Latvijā, un es neredzu tik daudz, teiksim, kā tas tālāk izpaužās. Jūtos piedieni, ka nāk vēl veci no... Kaut kad jau pienāk tas brīdi. Vēl nav. Skatīsimies. Ko es pasaku šajā jautājumā? Mēs runājam par jauniem spēlētājiem, tie, kuri mēģina iejaukties izlases sastāvā. Es nezinu, kas notiek viņiem iekšā, bet to, ko viņi mēģina parādīt, manuprāt, tas ir masu. Es neredzu rūgumu. Viņi atnāk uz treniņu. Manuprāt, tur jānāk vairāk ārā. Jākļūdās, tu atnāc izlases lūdzu. Bet viņi negrib kļūdīties, viņi grib visu izdarīt uzreiz pareizi. Bet tu nekļūdies. Tu neko nedari, tad neko nekļūdies. Tāda viņam doma. Tu domāju, ka nākot, ko treneris kādu vēlētos redzēt izlases, ko es jau arī sākumā teicu, nākamo ciklu vai ko jūs gaidat no
spēlētājiem no izlases, jā, rezultāts ir viens, bet kaut kādai bāzītē jau ir jāpakšā. Kā jau es teicu, es vēlētos, lai šai sastāvā izlases spēlētu vēl vairākus gadus, teiksim, un pat, protams, pa kādam spēlētājiem nāktu klāt. Tas būtu labi, ja katru gadu nāk 1-2 izlases spēlētāji klāt, teiksim, tad mēs varētu vēl kādus gadus šo sastāvu spēlēt. Jo, teiksim, tā mums nebūs, teiksim, es neredzu tuvākajā laikā, ka mums varētu vesela paudze nomainīties un būt pilnīgi jauna izlases. Tas tā nebūs. Nav neviena pusprofesionāla kluba Latvijas kostāks. Treneris amatie līmenī 3 reizes nedēļā nav iespējas līdzvērtīgi cīnīties ar profesionālām komandām, tur visi spēlē pasaules labu klubos. Tātad, to jūs zinat labāk. Paši tikpat labi zinat, cik mēs to visu. Tas ļoti grūti, tas ir starpīgi milzīgi. Jautājums trenerim līdzīgi, kā ar sportspēļu asociācijas iesaistīšanos, kā jūs redzat, iespējas handbola izlasēji uzlabot savus treniņu apstākļus perspektīvā? Jā, asociācija tāds labs vārds un arī skanīgs, un mēs pie tā strādājam. Federācijas vadība iet kopā ar pārējām sportspēļu federācijām un meklē šos risinājumus, kā piesaistīt gan to pat tos pašus finansiālās lietas, jā, un nodrošināt spēlētājiem šos te apstākļus izlasē, jā, bet tas viss tomēr kaut kur atturās nedaudz politiskos gaitiņos un tā tālāk, bet mūsu federācijas darbs, manuprāt, ir uz doto brīdi, tikko arī bija pārvēlēšanas, mums tomēr vairāk fokusēt uz pašu darbību, jā, jo mēs vienmēr varam iet asociācijās un apvienībās, jā, bet tik līdz mēs paši nepadarīsim to savu darbu, tad gaidīt, ka kāds mums glābs vai palīdzēs no malas. Protams, mums ir vieglāk cīnīties par kaut ko, jā, ja mēs ejam 5 federācijas kopā, nevis tikai pa vienu. Uz doto brīdi mēs esam fokusējušies uz savu darbu, jā, tā to pašu, ko jau iepriekšējā preskonferencē es atzīmēju, ka mums ir ļoti svarīgi uz doto brīdi mūsu jaunatnes handbols, jā, ko arī augstākajā līmenī mūsu vadība federācijas sapratus, jā, un tajā tas ir mūsu nākotnes perspektīva, jā, te, ko arī treneris runāja un spēlētāji, jā, kad mums uz doto brīdi, lai mēs pateiktu, šī izlase ir nokalpojusi, vai šī izlase ir visus labos darbus padarījusi, tūlīt nākošā nav, jā, mums vajadzīgi domāt ilgtermiņā, kas būs tā maiņa, kas nāks pēc gadiem 5, 6, 7. Jau uz doto brīdi šai izlasē ir 3 labas lietas. Ir potenciāls, jā, vienmēr var apspēlēt vārdu potenciāls, jā. Ir labos klubos spēlētāji spēlē, kas ir meistarības rādītājs, jā. Ja es spēlēju Vācijas 1. Bundeslīgā, tad tā ir marka, tā ir zīme, jā, un saliedētība, jā, to, ko viņi puiši parāda atbraucot uz Latviju, nu, to nevar ne pa kādu naudu nopirkt, tā ir viņa attieksme. Mēs to redzam katrā ciklā, ko viņi nebrauc, vai viņiem ir viegli vai grūti, jā, tagad būtu daudz jau pelnījuši atvaļinājumu, jā, kāpēc vēl svīst laukumā, 2 spēles, braukt uz kaut kurien, jā, bet viņi ar savu attieksmi parāda, ka viņiem tas Latvijas kreklis ir ļoti svarīgs un nozīmīgs. Vēl varbūt mēs tā par izlases lietām tikai varbūt ģenerāls sekretārs dažus vārdus mēs esam nedaudz ieskrējušies jau jaunajā sastāvā federācijas, varbūt Andrijs dažus komentārus, kā mēs esam pirms mēneši iesākuši, nu jau nedaudz jauna dzīve, mums ir jauns prezidents, varbūt Andrijs dažus komentārus par mūsu federācijas ikdienas darbu. Jā, nedaudz vairāk kā mēnesi atpakaļ mums bija biedru kopsapulces, kurā tika veikts pārvēlēšanas, kāds pienākās jebkurā sporta veidā. Un mums federācijā jauns prezidents Mārtiņš Bičevska kungs. Es esmu šīs federācijas ģenerālsekretārs jau vairāk kā mēnesi atpakaļ. Un kā vienu no galvenajiem darba uzdevumiem esam definējuši tieši jaunatnes handbola attīstību visos mūsu reģionos un ap reģioniem, kur ir handbols. Jāsaka, tā Latvijā nav tik daudz, bet šo te areālu mēģināsim paplašināt tieši uz šo esošo handbola reģionu rēķinu. Un jāsaka tā, tur mēs saskatām lielas arī pašvaldību atbalsta iespējas, kuras netiek liektas, bet, protams, šī pašvaldība atbalsts tiek nodrošināts tajā brīdī, kad šis darbs tiek organizēts. Tiek organizēts profesionāli un ar atdevi, un ar interesi, un ar iniciatīvu no mūsu pašu puses.
un no šo te cilvēku puses, kas ir tieši šajos reģionos atbildīgie par rokspumpu, kuri ir citi ir mazāk laika, citi ir vairāk gadu desmitus jau šajās vietās. Jā, tā kā vēlreiz saka, tas ir mini handbols un jaunatnes handbols, ko mēs mēģināsim padarīt par mūsu jaunatnes handbola kustību jau ar nākamo sezonu. Sākot jau ar pirmo pasākumu, kas bija Rīgas naktis, nākamais jau mums ir Ludzā, kad ir beach handbols, un tā mēs turpināsim Dobeli, Jūrmala, Salaspils, Rīga. Un tā šī programma tiks realizēta un iedzīvināta dzīvē kopā ar Eiropas Handbola federācijas atbalstu atsevišķu programmu. Par lieliem sasniegumiem, protams, šai valdei, jaunajai valdei un prezidentam arī ir mērķi, lai šis sastāvs, šī komanda tiktu uz kādu no tuvākajiem Eiropas vai pasaules čempionātu fināliem. Zinām, ka šis viens kuģis mums ir aizgājis jau pavisam īstermiņā, bet nākamie tuvojās, un šīs pasaules čempionāta izlozes notiks šo mēnesi. Protams, mēs zinām, paši jau daudz ka gaidām šo izlozi ar lielām bažām, jo tur arī visādi var gadīties, varbūt pretinieks stiprāks, vājāks, no federācijas interešu viedokļa varbūt tālāks, tuvāks, jo tas uzreiz attiecas arī uz budžeta resursiem. Bet katrā ziņā gaidīsim šīs te izlozes rezultātus un ar cerībām skatīsimies nākamajā atlases ciklā, kurš sāksies oktobrī. Tīri no organizatoriskā viedokļa mums federācijā ir izveidotas divas atsevišķi darbojušās komisijas. Viena ir sacensību komisija, kura vada Renārs Līts, kuras uzdevums ir organizēt visu sacensību kalendāru nākamajā gadā, izvērtēt pagājušā gada labās lietas un neveiksmes un veiksmes, un kā arī gan no jaunatnes, gan no visu klubu treneriem apkopojot informāciju, panākt labākos risinājumus nākamā gada čempionāta izcīņā, sākot no, varat atkārtoši no mini handbola un beidzot ar nacionālās izlases startiem. Otra ir metodiskā komisija, kuru vada Jānis Žīdens, mūsu zināms speciālists un sporta pedagoģijas akadēmijas rektors, kuras uzdevums ir un būs veidot šo te treneru dalībnieku visu apmācību ciklu, piesaistot arī zinātniskā potenciāla iespēju handbolam un plaša programma, kur ir jau gan īstermiņa, gan ilgtermiņa. Viens jautājums. Kungam, jūs izstāstījāt skaistu ideju par tiem reģioniem un bērnu iesaistīšanu. Man varbūt tas traks jautājums, bet tomēr, kad piramīdas augšā vienmēr tā zvaigznītes, kur tie jaunie grib aiziet, profesionāls klubs, Rīgas klubs, liels kaut kāds, nezinu, kur viņam aiziet un viņš galā nonāk no trepītēm, varbūt, kas iztrūkst pašreizējā situācijā, kur varbūt tie spēlētāji, kurus varbūt viņi neatbrauc labākie, bet viņiem vēl šeit ir iespēja un spēlē ļoti profesionālā klubā un iespējami kā. Vai kaut kas tiek darīts, vai ir šāds plāns, un ja nē, un cik šāds klubs vispār izmaksāt, lai mēs uzturētu un būtu varbūt tāds izlases otrās bāzes, divi klubs vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, paldies par jautājumu. Droši vien jāsaka, ka man ir tā laime būt Rokasbumbā no seniem gadiem, kad bija dažādi veidi izlašu bāzu komandas, un pēc tam nebija, tad atkal bija. Un tā pašā laikā tā ir nelaime, jo man ir kaut kāda pieredze, ar kur es laiku nāk līdzi vagonā. No ar skumjām jāsacina, ka šai brīdī mēs neesam īsti pat pārliecināti, cik daudz un kuras komandas būtu gatavs startēt nākamā gada Baltijas līgā, kuras izmaksas ir salīdzinoši, manuprāt, nelielas, bet klubi dažādu apstākļu dēļ par to domā un nevar pieņemt lēmumu, vai arī pieņem lēmumu sakošo zobus. Otra lieta ir tāda, ka Handbola federācija nevar būt tā vienība, kas organizē klubu sistēmu, kāda kluba sistēmu valstī. Mēģinājumi bija, jūs paši ziniet, sakototies, un 90. gadu beigām bija pie Murjāņiem bija klubs Barons, pēc tam bija ASK, un liktenis ir valsts un pašvaldību naudas liktenis, nekad nav ilgtermiņā plānojams. Ja atceramies, kā bija šīs te aizsardzības ministrijas resursu piesaistīšana veiksmīgi kādā periodā, un tur nāk cita koalīcija, un mēs esam tur faktiski iesaistīti. Līdz ar to man atbilde būs uz jūsu jautājumu, kad šiem jauniešiem, kuri grib spēlēt, viņi redz Aivi, viņi redz Margotu, ja viņi redz faktiski šajā gadījumā to Vācijas
Diemžēl šajā brīdī tikai varbūt Vācijas 3. līgu, ja, un viņi tiek pārliecināti, ka viņi veči, lai varētu tur tikt, bet tas faktiski viņiem laika gaitā jātīstās. Bet jūs piekrītat, ka tas ir iztrūkstošais posms? Bez šaubām. Ja es pateiktu, ka viss ir kārtībā, es melotu, vai ne, un es pats to saprotu, ka tas ir iztrūkstošais, bet to nevar nodrošināt federācija. Tas ir klubu darbs, klubu menedžmenta darbs, un gausties par to, ka mēs nevaram pārdot spēlētājus, vismaz viņi jāsagatavoja. Jā, un tad arī viņus var pārdot pieredzi. Mums ir tirgus, jo viņiem ir kaut vai šī pat Latvijas čempionāta play-off izspēle pēdējā, kur, kā es to nosaucu, pa melno tirgu notika, jā, bet faktiski tas ir pirmā tirgus pazīme, kad arī 100 latus var nopelnīt klubs arī uz vietas, sakārtojot sistēmu. Bet šeit Lūdzu strādā malači čempioni, bet tur ir citi riski, ar kuriem viņi netiek galā. Jā, un nevis tāpēc, ka viņi negrib, bet acīm redzot, viņi izveidojās tādu. Runājam šajā brīdī ar Lūdzu, kādā veidā paplašināt šo te Latgales handbola reģionu Rēzekni, piesaistot Rēzeknes augstskolu, veidojot tur kaut kādu piramīdu. Tur ir liels potenciāls, jo tur ir augstskola, būtībā, jo daudzi jaunieši, kuri grib mācīties, un esmu par to ļoti priecīgs, viņi izvēlās braukt uz Rīgu mācīties. Jā, respektīvi viņi pazūd no Ludzas komandas, kur ir ļoti daudz jaunas izlašu kandidātu. Jā, tā kā tas ir tāds, mēs varam līdzdarboties kā federācija, kā vadība, jā, bet mēs nevaram nodrošināt, izveidot to piramīdu. Profesionāls klubs, cik maksā? Baltijas līga? Es nezinu par Baltijas līgu, es varu pateikt to, ka mums pirms sezonām 2 bija sarunas ar mūsu austrumu kaimiņiem, par cik mums ir ļoti labas attiecības, gan ar Krieviju, Ukrainu. Tajā brīdī bija runa par to, ka faktiski šāda kluba, kas varētu startēt kaut kādā austrumu līgas čempionātā būtu līdz 1 miljons eiro. Ja, faktiski tas būtu klubs, kur varētu piesaistīt spēlētājus Latvijas, kas spēlē ārpusē, ja nodrošināt tādus plašus apstākļus finansiālos. Jā. Bet tāds nav. Konkrētāk par trešdienas spēli, kādu uzdevumu, kādu bīstamākie spēlētāji, kā mēģinās ar kādu taktiku rādīt? Taktika bīstamākie spēlētāji viņiem, teiksim, sastāvās. Nevarētu teikt, protams, tas ir ļoti labs spēlētājs, viņš ir labs spēlētājs, tāpat ir viņiem pietiekoši daudz labi un bīstami spēlētāji, mēs nevaram koncentrēties kādu vienu. Aizsardzībā mēs spēlēsim tāpat, kā pēdējās spēlēs Slovākijas 6-0 aizsardzību, un uzbrukumā mums arī diezgan lielas iespējas, mēs mēģināsim varbūt spēlēt, teiksim, šo spēlētājus, mainīt vienkārši viņu pozīcijas ārējā līnijā, teiksim, spēlētājs mainīt kreiso, teiksim, labo inside krēļus, tur mainīt vidū insaidā, teiksim, lai pretiniekiem nāktos visu laiku adaptēties, teiksim, mainīt savu aizsardzību attiecīgi. Ja vienam nav noslēpums, viņi baidās no Krištopāna Daina ļoti, teiksim, viņi nāk ļoti tālu ārā, viņam pretī tur apakšā pavarās liela roba, kur mēs varētu, teiksim, ieskriet vai līniju izmantot to, teiksim, laukumu. Tāpat daudz dažādas nianses. Sastāvā šobrīd to 7 spēlētāju, tas viens trekais. To es šodien vēl nevaru pateikt. Kad man jāpasaka? Stundu pirms spēles. Rītdien ir vēlais reizes gan delegātam, gan tiesnešiem, tāpēc arī tehniskais mītiņš ir trešdien no rīta, ka tā ir iespēja trenējiem vēl nopauzēt, lai mums tehniskā mītiņa pateikt šo sastāvu. Var vienmēr gadīties kāda trauma vēl kaut kas, es ceru, ka nē, protams, bet, pēc pārsteigties negribētu kādiem lēmumiem.